Atceraties, kā pirms neilga laika es jūsu priekšā uzvilku baltu, tīru kreklu. Kurš atcerās? Nu, es joprojām esmu tīrs un balts, vai ne? Kā tad ne? Bet jūs taču paši redzējāt, jūs bijāt liecinieki man, ka es uzvilku tīru kreklu. Nu jā, pirms pāris mēnešiem es tur pēdējo reizi, kad uzvilku, mazgājos un seju nomazgāju un kājas nomazgāju. Bet kaut kā tāda jocīga savāda sajūta ir. Es cenšos visu laiku darīt kaut ko pareizi, bet tik pa brītiņu sanāk kaut kas nevisai pareizi. Es izskatās, ka tu gribi kaut ko teikt. Netīrs tu esi. Nepatīk man tavi vārdi. Zināt, es gāju vienreiz pāri ielai, tīri nesen, un tur deg sarkanais signāls gājējiem, un es gribu iet, es saprotu, nevar iet, bet nevienas mašīnas nav, un es eju, un sāku skriet un pārēju pāri, es pārgāju, man nekas nenotika. Jūs esat kādreiz tā gājuši pāri sarkanam signālam? Tā mēdz gadīties dažreiz, gan lieliem, gan maziem. Vai ne? Bet, zināt, daudziem no jums ir mašīnas ģimenē. Parasti, cik mašīnā ir vietas? 4 vietas. 3. 5. Jā, es pieņemšu šo atbildi. 5. Man kādreiz bija mašīna ar 5 vietām. Un mēs braucām no viena pasākuma mājās, un nebija pārāk daudz vietas mašīnā. Un mēs iekāpām 5-vietīgā mašīnā, 3 lieli un 6 mazi. Cik kopā sanāk? 3 plus 6, 9, vai ne? Un tagad es braucu pa pilsētu. Vienā vietā apstājās, tur kādam vajadzēja izkāpt ārā, ieiet veikalā, kaut ko nopirkt, atnāk atpakaļ, iekāp man šis pasažieris, un es uzņemu ātrumu, braucu, un pēkšņi man viens policists novicina un liek apstāties. Un es domāju, bet es taču neko neesmu izdarījis. Viņš taču pa gabalu neredzēja, ka man ir 9 cilvēki mašīnā. Viņš to nevarēja zināt. Viņš pienāk pie loga un jautā, ko tu izdarīji, vai tu apzinies? Es saku, policists kungs, nē. Un tad viņš paskatās salonā un neko nesaka. Jo viņš redz, ka tur tā kā kartupeļmais pilns ar cilvēkiem ir. Viņš prasa dokumentus, aiziet ar dokumentiem. Viņš saka, būs sots jāmaksā. Tas ir vēl daudz gadus atpakaļ, kad vajadzēja uz vietas maksāt sodu. Un tagad es domāju, tagad tiešām es esmu vainīgs. Bet viņš pienāk pēc brītiņa klāt un saka, bet vai tu zini, ko tu izdarīji? Es saku, nē. Tu brauci uz 60 km/h, bet te taču bija zīme 30. Es saku, piedodiet, es tā negribēju. Man tā sanāca. Viņš atkal aiziet prom un sāk rakstīt papīrus. Es saprotu, būs sots. Viņš atnāk atpakaļ. Paprast naudu, es viņam iedodu naudu, viņš atkal aiziet prom. Pēc brītiņa viņš nāk atpakaļ, ieskatās vēlreiz pa logu tajā mašīnas salonā, neko nesaka. Pastiep naudu, kur es viņam biju iedevis, un viņš atdod man atpakaļ un saka tā, nopērc bērniem saldējumu. Un atdod dokumentus un saka, brauciet. Cik es biju pārsteigts, cik es biju laimīgs. Zināt, satiksmes noteikumi uz mani nedarbojās. Tas nozīmē, ka es varu braukt un darīt, ko vien gribu un cik vien gribu. Tajā vietā viņš, likuma pārstāvis, mani apžēloja. Un tas nozīmē, ka es varu turpmāk pa to ielu braukt ne tikai uz 30, ne tikai uz 60, bet uz 100. Pareizi? Jo viņš man apžēloja, žēlastība bija lielāka par likumu. Mēs, protams, saprotam, ka tā tas nav pareizi.
Pagājušā reizē, kad es te stāvēju jūsu priekšā un tiku pie jauna, balta, tīra krekla, viena meitenīte, es viņu šodien redzu, kur viņa ir. Tu atceries, ko tu man teici, kas man ir jādara? Lai es zinātu, ka es esmu netīrs. Tev jānomaina maika. Tu teici, ieskaties spogulī. Nu, tad pārbaudīsim tavu teoriju. Kur spoguls ir? Es iešu apstīšos. Es saku, ka es esmu joprojām baltā, tīrā kreklā. Kaut kā gribās paslēpties. Īsti labi nav. Neesmu vairs tīrs. Zināt, Bībelē, Jēkaba vēstulē ir rakstīts, ka tas, kas ieskatīsies Dieva likumā, kā spogulī, tas būs svētīts. Šeit jūs redzat, ir spoguls, un šeit ir Dieva 10 baušļi uzrakstīti. Un tagad, kad es te lasu, piemēram, 9. bausli, tur ir rakstīts, tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Tad jau es esmu samelojies jums, teikdams, ka es esmu tīrs un balts, jo man nebija spoguļa, man nebija likuma, kurā ieskatīties. Bet, zināt, šie paši pēdējie vārdi Jēkaba vēstulē, tu būsi svētīts, kad ieskatīsies, nozīmē kaut ko daudz, daudz vairāk. Jo tad, kad es eju pie likuma kā spoguļa, es ieraugu, kāds ir Dievs, kāds ir Jēzus. Jēzus saka, es gribu, lai tu būtu līdzīgs mans. Es esmu tāds. Un tad, kad tu ej pie likuma spoguļa, nevis tu centies paklausīt, jo tas tev var neizdoties. Bet centies ieraudzīt, ko es varu izdarīt tavā dzīvē. Jo tad, kad šeit baušļi saka, tev nebūs to un to darīt, tad tas ir vēlējums no Dieva priekš katra no jums. Pienāks brīdis, kad tu to negribēsi darīt. Un tu vairs negribēsi rīkoties nepareizi. Jā, netīšām mēs paliksim atkal netīri savā sirsniņā, savā dzīves gājumā. Bet viņš saka, bet es pārveidoju tevi visas tavas dzīves garumā. Paldies, ka klausījāties. Ejam uz savām vietiņām. Paldies Jānim par šo bērnu stāstu. Es domāju, arī mēs pieaugušie varam no tā daudz ko mācīties.